cienījamā ministres kundze, ļoti cienījamās dāmas, augsti godātie kungi, mīļie skatītāji, esiet sveicināti! Visticamāk, ar lielu daļu no jums mēs tiekamies jau 5. reizi, lai kopīgi piedzīvotu un svinētu Latvijā nepārspētā izcilā tautas deju ansambļa 65 darba gadu jubileju. Nepārspētā tam dēļ, ka vesela gada garumā, no 2024. gada 20. janvāra līdz 2025. gada 17. janvārim būs nodejoti 6 koncerti ar 6 atšķirīgām programmām, atšķirīgām dejām. 42 no tām jaundejas ar speciāli šiem koncertiem, sacerētām horeogrāfijām un muziku. Kopā koncertos būs nodejotas vairāk kā 150 dejas, 17 Latvijas tautas deju ansambļu izpildījumā. Varēm, vai ne? Bet šis koncerts ir kā veltījums mūsu valstī, Latvijai, tās dibināšanas svētkos. Tā ir kā pateicība, kā suminājums mūsu latviešu tautai, mūsu senčiem par tās gara mantas kopšanu un saglabāšanu gadsimtu garumā, jo šī gara manta joprojām ir neizsmeļams iedvesmas avots radošajā darbā. Šajā koncertā jūs redzēsiet dejas, kuru pirmsākumi meklējami visos Latvijas novados un arī trimdā. Vidzeme, pirmā no Latvijas māsiņām mostas, piebalgas krāsainās segās, lielvārdes rakstainās jostās, tā kā granītā cirstas likteņa zīmes ir austa, brīvības apziņa, dziedot dikļos jau senatnē pausta. Kurzemē lībiešu atvases visiem laikmetiem spītē, ventas rumbā vēl šodien kuršu ķoniņa mītot, nīcā un bārtā, sievas svētkus vistrakāk māks svinēt. Gines rekorda grāmatā Sabilas Vīnkauns minēts. Latgalē sābru vidū vieglāk ir iegūt draugus. Spulgajās ezera acīs augstākās debesis raugās. Dieva vārdam tic vairāk Aglonas svētceļnieki. Arī nedienās sūrās ļaudis sev sagādā prieku. Novadiem kopsolī ejot, zemgale nepaliek ēnā. Lietavās kājas stieg mālā, tāpēc solis ir lēnāks. Toties tālāk sniedz skatiens, līgo līdz apvāršņiem kvieši. Visi krietnākie valdnieki bijuši zemgalieši. Pāri paliek vēl Rīga, Latvijas viducīgas. Ubagi pazemes ejās, virszemē miljonārs švītīgs. Viss kā Eiropā piedien, turp mēs soļojam braši. Letiņus iznīdēt nevar, mūsējie mūžam dzīvi.
Zemgales līdzenums, karalauks, kapulauks, arēna skatuve, deju grīda, dejo vēsture, uzlūdz liktenis, kājām mīdejo grīda ir grīda. Zemgales līdzenums, dvēselē lidlauks, ieskrējiens elpai, bet elpa ai. Zemgaļi, zemgaļi, dodiet man roku, bet viņi dod priekšroku brīvībai. Izskatās, ka mums ir kāds tehnisks problēmas. Cerams, ka tās tūlīt. Cik daudz no jums ir no Zemgales? Kuru saknes ir meklējams Zemgalē? Ir kāds? Ir! Nu, zemgalieši tad, kā saka, domās sadildamies rokās, lai tās tehniskās problēmas ātri var atrisināt. Kā tur ir? Varam!
kam viesi tuvojas, tuvojas, kā drunči mazgājas, kā viesi tuvojas, vai visi aptīti, vai dīti, vai ēja ir vārīti, vai vārīti, kā drunči mazgājas, kā viesi tuvojas, vai jaunas tevis mugurā, vai mugurā, jo ciemiņi jau pagalmā, kā drunči mazgājas, kā viesi tuvojas. Ai, rumci, tevu garāste, ai, rumci, tevu garāste, kur ņemsi šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē. Sita baigā bungas, lai varu dejot, sita baigā bungas, lai varu dejot. Tika dejo, dejo un pagriezies, tik dejo, dejo un pagriezies, tika dejo, dejo un pagriezies, tika dejo, dejo un pagriezies. Ai, rumci, tevu garāste, ai, rumci, tevu garāste, kur ņemsi šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē, kur ņemsim šķēres, ko nošķērē. Sita baigā bungas, lai varu dejot, sita baigā bungas, lai varu dejot. Tika dejo, dejo un pagriezies, tika dejo, dejo un pagriezies, tika dejo, dejo un pagriezies, tika dejo, dejo un pagriezies. Danca rumci, dauga koši piesāvei, apmājā pildirā, dauga koši piesāvei. Holandiešu kaiņās, Santa svētki mugurā, apmājā pildirā, Santa svētki mugurā.
vidzeme, tu neaizsniedzamība. Aiz zilgum zilas tāles, atkal zilums un atkal tāle. Caurspīdīgām birzīm spīd cauri, atkal birzis baltiem stāviem. Un neaizsniegt to tālumu un mieru tais birzīs negūt, zilgodamās gaisti. Auseklītis jāgadē, malējiņas meklēdā, malējiņas meklēdā. Gan zeltītī gaidi dzieda zeltu pītes maliņā, par zeltītī gaidi dzied zeltu pītes maliņā, zeltu pītes maliņā. Piepiecēla Dieva dēls, saules meitas malējiņas, piepiecēla Dieva dēls,
saules meitas malējīs, saules meitas malējīs. Saules meitas jumtā viņas rasu rotu valkātājs, saules meitas jumtā viņas rasu rotu valkātājs, rasu rotu valkātājs. Man māsiņa zeltenīte sudrabā ilaistījās, man māsiņa zeltenīte sudrabā ilaistījās, sudrabā ilaistījās. Uzgāvis vaināciņās sudraba lapiņā, uzgāvis vaināciņās sudraba lapiņā, sudraba lapiņā. Masas manas dzirna viņas goli šķīlā tacādams, masas manas dzirna viņš goli šķīlā tacādams, goli šķīlā tacādams. Kāda bija goli šķīlot sudrabiņa malējī, kāda bija goli šķīlot sudrabiņa malējī, sudrabiņa malējī.
skaidri rādīji, kā tik laimoši. Tā bija un tā mūžā būs, kā mīlestība vilta kļūs, ko velti solījās, to aizmirst vēlējies. Sen jau aizmirsies, viss tās, ko solījies. Es klusi sārojos, par laimi zudušo. Ak, dziļi sāpīgi, sirds sajūt saites sarautās, un vēl daudz atmiņās, tev vēl tiks glābātās. Kristīne, Kristīne, es tev mīlēju. Kristīne, es tev mīlu. Es tev mīlēju, tajā. Redzēs, es tev mīlu. Cūciņ tāda padaugavu, naudas kulē mugurā. Ai, tra-la-la, naudas kulē mugurā. Kā cūciņā maliņā, būs naudiņā vicemē. Ai, tra-la-la, būs naudiņā vicemē. Kā cūciņā malā peld, grims naudiņā dibenā. Ai, tra-la-la, grims naudiņā dibenā. Alma būtu tā naudiņa, nu es pērku maciņā. Ai, tra-la-la, nu es pērku maciņā. Es nopirktu Rīgas pili ar visiem vāciešiem. Ai, tra-la-la, ar visiem vāciešiem. Sūciņ, rūciņ, ādus kārti, brauc uz Rīgu pīrāgos. Ai, tra-la-la, brauc uz Rīgu pīrāgos. Sūcita ugas paradīdi spēlēja, ķīpari dancoja raivā mikse. Tiru, liru, tiru, liru, lā. Tītalu, tantalu, sēļiņu, pantaru, mēnesis, mans puisis žāvājās. Tiru, liru, tiru, liru, lā. Mēnesis aika zaļu, staigoj, būs redzams saulītes maigīgām. Tiru, liru, tiru, liru, liru, lā. Tiru, liru, tiru, liru, tiru, liru, lā. Rotā saule, zelta sakšu, mākoņkalnam pāri sviedi. Zila, zila, līnu druva, tā kā rāznas ezera ziedi. Pasniedz kalnu dziesmai roku, lai var tālu ceļu iet. Zili meži, baltas birzes, līdzi līnu druvai zied.
paseitas, mēs jaukosim volūties, kurus tautam nosakot, veidebēļi kumieļiem, kurus tautam nosakot, veidebēļi kumieļiem. Jā, viņi ir pelnījuši aplausus. Viņi ir pelnījuši aplausus. Un pavisam drīz arī viņi un jūs varēsiet doties tādā pelnītā nelielā atpūtā, bet mēs tradicionāli, kā vienmēr, gribam arī pateikt paldies un sveikt tos cilvēkus, kas ir bijuši ar zelta sietiņu, gan darbos, gan atbalstījuši mūs. Un tās ir mūsu 48 jaunu deju kūmas Signe Pujāte un Līga Ribicka. Dejotāji labprāt jums gribētu iedot ziedus, ja jūs esat zālē, padodat ziņu, kur jūs esat. Signe Pujāte un Līga Ribicka. Paldies arī Allaž mūsējai, Ženijai Katkovskai un Ilonai Orlejai. Un, kā vienmēr, zālē ir ar mums arī mūsu eks-pedagogi, daļa arī mani pedagogi, un tie ir Janīna Nurka,
Brigita Čikste, Ausma Dzintare, mūsu mīļā Ausma Dzintare, kur tu esi? Mūsu lieliskā leģendārā pianiste. Un šodien mēs sūtam arī neklātienes sveicienus mūsu bijušai pedagoģei Ritai Spalvai. Un šodien vēl ir tāda īpaša reize, kad mēs gribētu uz skatuves aicināt un sveikt arī mūsu īpašos jubilārus, un viens no tiem ir mūsu skolotājs Dailonis Rudovits, kas nu pat ir nosvinējis 90 gadu jubilēju. Dailoni, lūdzu, uz skatuves. Un kopā ar Dailoni uz šīs skatuves es aicinu, viņa gan nāks no skatuves, jo viņa ir krietni jaunāka. Tā ir mūsu mīļā skolotāja Mairita, kurai vakar palika 25. Un mūsu jauno skolotāju Mairiti grib sveikt arī otru jaunā skolotāju un Zelta Sietiņš. Tie mūsu sveicieni tādi īpaši ir, ja? Mairita ir, lai jums nebūtu noslēpums, viņa ir pati pirmā dejotāja, kas ir izdejojusi deju Vidzeme, ko jūs šodien redzējāt. Kā noslēpumu pateikšu, otrajā daļā ir viena deja, kur es biju pirmā soliste. Mēs jau sveicam no kolektīva, Buča skolotājai. Sveicēji meitenes un Dailoni, lai tev nebūtu tā pavisam jocīgi, kā atceries, mums bija kopēja deja Rumulis. Un mēs nolēmām, ka tev bišķiņ tā kā jārumulē, lai tev tā veselība turās vēl vismaz līdz 190. Paldies! Un es zinu, ka Dailoni vēlās sveikt arī Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Signe Pujāte un Zanda Mūrniece. Labdien, visi dejas mīļotāji, un tiešām ir tā, ka mēs vēlamies teikt pāris siltus vārdus, un es ceru, ka jūs man un manai kolēģei Zandai Mūrniecei piekritīsiet, ka cilvēka vērtums ir tajā, ko viņš ir izdarījis savu mūžu laikā. Un šodien mēs tiešām vēlamies pagodināt jūs, Dailoni, un arī Mairitu, starp citu, mēs vēlētos sveikt. Jo abi ir ieguldījuši tiešām nozīmīgu darbu gan pedagoģiskajā darbā, gan mīlot skatuvisko tautas deju. Un, ja mēs skatāmies uz jūsu mūža veikumu caur sietiņa acīm, tad visa pasauli mēs redzam dimantos mirdzam. Paldies jums par to! Un vēsturē tad mēs atstājam jums arī zvaigžņu rakstus, tā mēs viņus saucam, un ļaujiet es tos nolasīšu. Latvijas Nacionālā kultūras centra godarakstu mēs pasniedzam horeogrāfam un virsvadītājam Dailonim Rudovicam par ilgadēju nozīmīgu un radošu ieguldījumu latviešu skatuviskajā tautas dejā, sveicot jūs brīnišķīgajā dzīves jubilejā. Pasniedzam godarakstu par ilgadēju nozīmīgu un radošu ieguldījumu latviešu skatuviskajā tautas dejā, dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā un tālākā nodošanā, un arī sveicot jūs brīnišķīgajā dzīves jubilejā.
Šajā mikrofonā jārunā tomēr joprojām. Paldies, un šodien kopā ar mums zālē ir arī Latvijas kultūras ministre Agnese Lāce. Vārds apsveikumam Lāces kundzei. Labvakar visiem klātesošiem, labvakar Zelta Sietiņam, gan tiem, kas uz skatuves, gan es domāju daudz no jums, kas vēl tādi būs vai kas ir bijuši un ir šeit skatītāji rindās, te visi savējie, vai ne? Šis brīnišķīgais koncertu uzvedums šodien un šo 6 koncertu ciklā ir par Latvijas stāstu. Un Zelta Sietiņš visa sava darba gaitā ir stāstījis Latvijas stāstu, un šajā svētku laikā atgādinājums stāvēt stalti ar augsti paceltu galvu un stāstīt Latvijas stāstu ikvienam no mums, palīdzēt to izdejot, izdziedāt, atklāt mūsu tekstilmākslas skaistumus, atklāt mūsu etnogrāfiskās bagātības. Tas ir ieguldījums mūsu sabiedrības, mūsu valsts un mūsu tautas stiprināšanā. Un tādēļ šodien es labprāt arī pasniedzu kultūras ministrijas īpašo atzinības rakstu tautsdeju ansambļa Zelta Sietiņš mākslinieciskai vadītājai, horeogrāfei un pedagoģei Baibai Šteinai par nozīmīgu pedagoģisku, māksliniecisku un radošu ieguldījumu bērnu skatuviskajā tautsdejā Latvijā, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un tālāk nodošanā. Arī atzinības raksts tautsdeju ansamblim Zelta Sietiņš jums visiem kopā par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu bērnu un jauniešu skatuviskās tautsdejas mākslā, dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā un pārmantošanā un, protams, sveicot jūsu 65 gadu jubilejā. Un es šo pasniegšu kādam jaunajāmies jau. Mēs arī gribam jums tādu nelielu sveicienu. Paldies! Paldies, kultūras ministres kundzei! Paldies par atgādinājumu turpināt! Mēs jau zinām, bet mēs turpinām turēt savu stāju staltu. Nu ko, mīļie draugi, gan dejotājiem, gan muziķiem, gan, protams, arī jums noteikti gribās kādu pauzīti. 20,5 minūtes.